tik maigu. Tas ir Palmolive Pure kašmīra dušas krēms, kas bagātināts ar mitrinošu pieniņu un dabīgu kašmīra ekstraktu. Tas mitrina pat vissausāko ādu un ļauj tai justies neatvairāmi maigai. Palmolive Pure kašmīra ieskauj sevi kašmīra maigumā. Esi gatavs? Colgate Max Fresh. Vienīgā zobu pasta ar 1000 kristālu, kas spēj maksimāli atsvaidzināt tavu elpu. Atsvaidzinošie kristāli. Jaunums no Colgate. Tikai zobu pastā Max Fresh. Colgate Max Fresh ar atsvaidzinošiem kristāliem. Maksimāla svaiguma dimensija. Colgate – zīmols numur 1, ko iesaka zobārsti pasaulē. Esi gatavs? Colgate Max Fresh. Vienīgā zobu pasta ar 1000 kristālu, kas spēj maksimāli atsvaidzināt tavu elpu. Atsvaidzinošie kristāli. Jaunums no Colgate. Tikai zobu pastā Max Fresh. Colgate Max Fresh ar atsvaidzinošiem kristāliem. Maksimāla svaiguma dimensija. Colgate – zīmols numur 1, ko iesaka zobārsti pasaulē. Mēs turpinām tiešraidi no Dzintāra koncerta zāles. Konkurss Jaunās zvaigznes ir noslēdzies. Arī visas balsošanas ir beigušās, un es aicinu uz skatuves visus konkursa dalībniekus rezultātu paziņošanai. Sagaidiet ar aplausiem Līgu Mišenko, Pēteri Upelnieku, Rūtu Dudumu, Mādaru Kiršu, grupu Pozitīvs, Gunu Leščinsku, attiecību meistaru Jāni Rugāju un grupu 57. Un, protams, blūza brāļi no Ogres. Lūk, viņi visi kopā pelnījuši viskaļākos aplausus, kādiem esat spējīgi šobrīd. Malači! Un tagad es aicinu uz skatuves Jauno zvaigžņu konkursu direktori Lailu Ilzi Purmalieti. Sveiciens visiem 6. jau tik tiešām 6. Latvijas radio jauno izpildītāju konkursā, kurš šajā gadā ir veltīts roka leģendāro mūziku dziesmām, kuras jūs šovakar šeit dzirdējāt un kuras mēs pusgadu braucot pa visu Latviju esam klausījušies ar lielu prieku, jo šīs dziesmas tiešām ir burvīgas. Paldies visiem rokmūziķiem par šīm skaistajām dziesmām! Protams, mūsu konkursa Jaunās zvaigznes ar katru gadu rāda arvien kvalitatīvākus, augstvērtīgākus priekšnesumus, jo viņi nepārtraukti aug līdz ar tām dziesmām, kuras mēs iesakam viņiem mācīties. Pirmos gadus tas bija Raimonds Pauls, pēc tam tas bija Imants Kalniņš, pēc tam Zigmars Liepiņš. Un tagad jau jūs dzirdat, kā Jaunās zvaigznes izpilda rokleģendārās dziesmas, tad tik tiešām jāsaka, ka tas ir skaisti, ka konkurss Jaunās zvaigznes mudina jauniešus apgūt ļoti labu mūsu latviešu mūziku, kas arī viņus ļoti izglīto un nevis padara vienā dienā populārus un tikai vienas dienas mirdzošus, bet audzina kļūt par īstiem mūziķiem,
Un es domāju, ka šeit uz šīs skatuves stāv potenciālie mūsu nākotnes īstie latviešu mūziķi. Protams, paldies! Paldies, jāsaka, visiem šī festivāla atbalstītājiem, bez kuriem arī, protams, šāds konkurss nekādīgi nevarētu notikt. Bet pirms es saku šos pateicības vārdus, es dodu vārdu šīs leģendārās Dzintaru koncertzāles direktoram Andrejam Kondratjukam, kurš vēlas pasniegt savu simpātiju balvu. Labvakar, Dzintaros! Un gribu pateikt vislielāko paldies, loģiski, šīm divām skaistajām, neatlaidīgajām sievietēm, Ilzei Lailai Purmalietei un Ilzei Trumpei. Paldies jums par to, ka jūs 6 gadus jau esat meklējuši un atraduši tik daudz skaistu jaunu talantu, no kuriem izaugs jaunas, skaistas, īstas latviešu estrādes zvaigznes. Bet Dzintaru koncertzāle, kā mazu dāvanu, ir izvēlējusies vienu savu simpātiju, kuru gribētu redzēt vēl šai zālē. Protams, visus pārējos arī. Bet šī viena mazā dāvaniņa tiks pasniegta meitenei fanei, sīpolu fanei no Aizkraukles Līga Mišenko. Un es ceru, ka viņa vēl uz šo skatuvi atgriezīsies arī pēc lielajām skatuvēm. Veiksmi jums visiem! Paldies! Paldies Andrejam Kondratjukam par viesmīlību skaistajā vietā. Protams, kā pirmajam mūsu ilgadējam atbalstītājam, jāsaka milzīgs paldies Valdim Kalnozolam, kurš kopā ar Kalnozolas mārketinga direktoru Oskaru Priedi ir sarūpējuši arī kādu šīs dienas tieši simpātiju balvu. Vārds Valdim un arī Oskaram. Labu vakaru! Jaunās zvaigznes ir viens no kvalitatīvākajiem konkursiem. Man liekas, pats labākais konkurss Latvijā. Labāks nekā Eirovīzija, vai ne? Un mūsu jauno zvaigžņu zvaigznītes spož tik spoži, ka viņas no miljardu kilometriem ir redzams. Vēl es gribēju pateikt lielu paldies jauno zvaigžņu sirdī, dvēselei un motoram Lailai Ilzei Purmalietei. Jau 5. gadu mēs sadarbojamies ar jaunām zvaigznēm, un šogad mēs nolēmām, ka mūsu dāvana, mūsu atbalsts būs tāda sava veida popularizācija, lai mūsu jaunās zvaigznes zinātu ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Un ar pirmo mēs varbūt iesāksim ar tādu mazu video filmēšanu, un pēc tam centīsimies, lai to video redzētu katrā pasaules stūrī. Un tā, video klipa filmēšana tiek Ogres Bluza brāļi! Paldies Valdim Kalnozolam! Paldies, protams, arī atbalstītājiem pārējiem, bez kuriem arī nevarētu notikt šāds konkurss. Un tie ir firmai Ranka un personīgi Mārim Jānim Ogam. Paldies CIA AKB un personīgi Aigaram Kathinam.
Paldies firmai BKB un personīgi Mārim Petersonam. Paldies tipogrāfijai Makābols. Paldies ziedu salonam Floras Maģija par skaistajiem ziediem, kas tika dāvāti gan konkursantiem, gan mūziķiem. Paldies Picai Lulu, jo visas dienas garumā dalībnieki varēja mieloties ar gardajām picām. Paldies arī populārākā bērnu šampaniešu ražotājiem par cienāšanu ar Mežezers. Paldies Jūrmalas labākajam restorānam Orients Jūra un vadītājam Aleksandram par atbalstu šai festivāla laikā. Paldies firmai Aromārt, kas dāvina dabīgus un ekoloģiskus ādas kopšanas līdzekļus, dāvanu komplektus visiem dalībniekiem un visiem šīs dienas mūziķiem. Vārds Haraldam Burkovskim. Jūs jau zināt, ka svarīgs ir nevis tas, bet kā līdz tam nonāk. Tāpēc sāksim ar simpātiju balvām. Simpātiju balva no Solārijas studijas Pludmale. Abonementus uz profesionālo Solāriju saņem Jānis Rugājs un meitenes no 57. Savu simpātiju balvu piešķir arī Jūrmala Hotel Spa. Atpūtas spa kompleksā 7 personām. Tā tiek grupai Pozitīvs. Nu, kā jūs redzat, Pozitīvs viņi ir 6. Tas nozīmē, ka 7. ielūgums top mūzikas skolotājiem pēc viņu pašu brīvas izvēles. Un arī izklaides centrs GoPlanet ir piešķīris savu simpātiju balvu, un šajā vakarā, šajā reizē to saņēma Pēters Upelnieks. Vai tev, Laila, ir zināms, ko par savu simpātiju ir izvēlējušies foto studija Linda, profesionāls fotosesijas īstenošanai? Jā, tieši tā. Un simpātiju balvu no fotostudijas Linda, profesionāla fotosesijas saņem Jānis Rugājs un 57. Malači! Un tagad gan noskaidrosim, kurš ir uzvarējis interneta balsojumā. Portālā Delfi veselu mēnesi notika balsošana, un šobrīd es gribu aicināt portāla galveno redaktoru Ingus Bērziņu pasniegt Delfi balvu balsojumu uzvarētājiem, un viņš varbūt lūgs arī komentēt balsošanas gaitu. Ingus Bērziņš! Es saprotu, ka varētu iet uz to, kā absolūti visas balvas galvenās savāks Ogres Blues brāļi. OBB! 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 Ogres Bluesa brāļi! Balvas, jāsaka, kļūst arvien lielākas, tāpēc es aicinu uz skatuvi pārstāvis no kompānijas Provento un Diadēmas. Un arī tepat festivāla direktore Laila Ilza Purmaliete. Tātad pēc brīža uzzināsim pirmo 5 vietu ieguvējus. Tātad 5. vietu konkursā Jaunās zvaigznes simpātiju balvu no veikala Burusports stilīgu velosipēdu Norko saņem, tātad, kuram ir 5. vieta kopējā balsojumā. Uzvarētājs ir Jānis Rugājs un 57! Hip, hip, hurrā!
Jānis Strugājs, bet 4. vieta. Un šajā vietā balva ir no interneta veikala 99.lv, un balvā ir moderna digitālā videokamera. Nē, tā ir 4. vieta, vai ne? 4. vieta. Jūs man palīdzēsiet? Ceturtajā vietā, kā tanī senā dziesmā, Pēters Upelnieks. Un tagad galvenās 3 vietas un 3. vietu paziņo diadēmu direktors Henrijs Timermanis. Labvakar! Un tā šodienas laureāti uz 3. vietiņu. Ir vārds negatīvs, bet šoreiz ir pozitīvs! Un man ir tas gods pasniegt jums tiešām zvaigznēm ceļojumu. Tātad pieņemiet no mums šo dāvanu. 3. vietā pozitīvs. Otro vietu balvu no Provento pasniedz Provento šefs Uģis Vītols. Jā, labvakar visiem. Šajā aploksnē ir šī te braucamā līdzekļa īpašnieks nākamais. Es nākamajam īpašniekam gribu novēlēt to, lai tas panākums, kas ir šovakar gūts, lai tas ir kā 0 punkts, kā atskaites punkts tālākam ceļam uz augšu un pēc kāda gada, lai notiek 1. vieta Eirovīzijā, vismaz. Starp citu, mopēda modelis ir Jazz. Jazz. Jā. 57. Guna Leščinska, lūdzu! Guna! Un tagad ir klāt brīdis, kad uzzināsim jauno zvaigžņu Grand Prix ieguvēju, kurš kopējā balsojumā ir ieguvis augstāko punktu skaitu. Es jau jūtu, ko jūs sauciet, un droši vien, ka tas tā arī būs. Un tātad 1. vieta, jeb Grand Prix saņem jaunākās paaudzes portatīvo datoru gauja no firmas Capital. Un balvu pasniedz Maija Lūsēna. Balvu pasniedz Maija Lūsēna. Balvu pasniedz Maija Lūsēna. Vai varat iedomāties, kāpēc? Bet varbūt nē.
Es lūkšu Grand Prix ieguvējus arī teikt kādu vārdu. Ogres Blues brāļi, lūdzu, ko teiksit šajā brīdī? OBB! Man lika kaut ko pateikt vienu lietu. Rock and roll forever! Mēs ar jums tiekamies jaunajās zvaigznēs nākamgad, bet tagad aicinām uz skatuves roka leģendas. Opus Pro, Gunti Veitu, Māja Lūsēni jau ir šeit un arī pārējos. Mēs visi šeit tiekamies pateicoties mūzikai, un lai tā skan vēl ar vienu. Šovakar pirmatskaņojums, dziesma, satikšanās, jaunās zvaigznes, roka leģendām. Tu stāvi jūras krastā, tu esi sākumā, un katra diena, kas nāk, ir tava vienīgā. Tu klausies mūzikā, kas tev iespriek, liek sevi dedzināt un gaismā iet. Gaismā iet. Gaismā iet. Zvaigžņu pilnas debesis šajā vasarā. Ja kāda tevi sastāj tādējā, tu šajā debesīs kā tūkstnes bija. Kā saulains rīts esi sagaidīts. Sagaidīts.
Pēters Strasons, Matīs Čudars un Kaspars Kļaunieks, jeb Ogres blūza brāļi. Viņus sveic Ogres novada kultūras darba koordinātore Anita Ausjuka un domes priekšsēdētāja vietniece Vita Pūķe. Protams, mēs visi mazākiem par mazākiem, bet visi kopā visi labākajiem. Un to šoreiz pierādīs ar šis konkurss. Es domāju, ka visi šie klātesošie ir informēti par to, ka jau 6. gadu notiek konkurss, kā man precīzi noinformēja mūsu kultūras vadītāji, ja? Un tā tad iepriekšējos gados, lai kā mēs centāmies, tik labi rezultāti mūsu pārstāvji ieguldīja. Nu, tad mēs esam sasnieguši. Vita Pūģe pasniedz atzinības rakstu konkursu organizētājiem, bet dāvanas un naudas prēmiju Ogres blūza brāļiem un ansambļa vadītājiem skolotājiem Artūram Mangulim. Ogres blūza brāļi ieguva pirmo vietu ne tikai žūrijas vērtējumā, bet arī telefonu balsojumā un internetu balsojumā. Konkursa jaunās zvaigznes bērnu fināla konkursā 3. vietu ieguva Artūra Manguļa audzēknis ogrēnīts Cepters Birkenfelds. Viņš dziedāja grupas Jauns mēnesis dziesmu Kad mēnesis jūrā krīt. Atzinības vārdus uzvarētājiem veltīja arī konkursa organizātori un direktori Laila Ilze Purmaliete. Un priecēja, ka šajā gadā, kad liktenim bija lapacīties, tieši arī vēl savu pirkstu tur pielikt, kad šis ir tas gads, kad uzvar Ogres blūza brāļi. Jo iepriekšējās gados nebūtu, teiksim, iespējas varbūt tik lielu piedāvājumu, teiksim, sniegt kāds ir šajā gadā noticis. Tad mums ir tātad arī uzradies investors, kurš vēlas investēt, ieguldīt arī šajā grupā, lai varētu parādīt arī viņus ārzemēs. Par uzvaru konkursā jaunās zvaigznes Ogres blūza brāļi saņēma portatīvo datoru un iespēju filmēt videoklipu. Dziesmu, kurai tiks filmēts klips, grupas dalībnieki apsolījis atcerēt paši. Ogres domes dāvāto balvu visdrīzāk izlietos tērpu vai mūzikas instrumentu iegādēji. Vērojot ogrieniešu pārliecinošo uzstāšanos, likās, ka viņiem šajā konkursā bija aizmirsies gan uztraukums, gan skatuves lampu drudzes. Bet varbūt tomēr. Bet tad, kad uzgāja skatuves, ka sāk skanēt visu mūziku, visu tā pārganē, tāda sajūta bija, mums nav Latvijas pārganē. Bija vienkārši fantastisks, ka visi bļauja, visiem patīk. Konkursu organizātori plānos ir nākošo konkursu veidot jau startautiski, ar Baltijas valstu izpildītāju piedalīšanos. Cerams, ka tur panākums būs arī Ogres dziedātāji.